Šajā epizodē mēs runājam par to, kāpēc Bruno darbā neviens nemīl. Jā, fenomenāli. Viss tur mums viss strādā. Tā. Labrīt, cēsis. Labrīt, cēsis. Nu, čau. Čau, sveiki, dārgie klausītāji. Esat laipni aicināti apakaļ kārtējā Cēsu rīta epizodē. Mēs esam studijā Cēsu skaņa. Mani sauc Bruno. Šis ir mans foršais kaimiņš Jānis. Un viņš ir bijis pie friziera tiem, kas skatās un tiem, kas klausās. Jā. Tiem, kas klausās. Viņš arī dusā ir iegājis. Tā kā, dārgie draugi, visiem viss ir labi, visiem ir forši. Kā tev iet? Oi. Tu priecīgs izskaties. Tad kaut kas labs noticies. Jā, Kas? es braucu šurp ar divriteni. Nice. Nē, ir nu viss kaut kas ir noticis un īstenībā vienlaicīgi pilnīgi nekas tā baigi nav noticis. Tā tad, jā, es esmu atklājis velos sezonu un esmu jau ar riteni nobraucis kādas 20 reizes pa priekuļu trasu, nu, to mazo trasīti. Tā ir BMX trasīti, ja? Tā asfalta. Priekuļu laukumiņā. Nu, jā? Tu pa Pamtreku braukā? Bet, protams, ar savu lielo turklāt riteni. Un man ārkārtīgi patīk. Es tagad pabraukāšu arī pa šito, pa Cēsīm, pa Cēsu pilsētas. Pa to smilšu laukumu. Pa to mēs šogad Vai ar tev bērnu bail? kopā brauksim. Man noteikti ir bail, bet tas jau nenozīmē, ka es nebraukšu. Interesanti. Tā ka jā, ir divriteņa sezona ir sākusies. Jo nākamnedēļ motosezonas atklāšana arī ir. Ideāli, to Jā. es nedrīkstu, es nenoliku tiesības. Bet var piedalīties. Es kaut kur nesen dzirdēju, ka Formulā 1, tur ir tie jaunieši, kuriem no 18, viņiem ir speciāls īpašas tiesības, kas ir vajadzīgas. Nu, tā kā, Formulā ir zem 18 cilvēki pēc jā, vairāki. Viņš tur nesās miljonus kilometrus stundā. Nu, izrādās, ka reakcijas ātrums ir svarīgāks par gadu daudzumu. Redz kā. Jā, tā tad nu, kas man vēl dzīvē ir noticis? Godīgi skot, nu jā, es atklāju divriteņu sezonu, es vēl neesmu atklājis grilla sezonu. Mēs gan atklājām, mēs paspējām. O? Mēs jau atklājām īstenībā jau lieldienos grilu sezonu. Tu necep lieldienās ārā neko? Nē, tad aizdomīgi man jautā, tas nozīmē, ka jūs cepāt uz maniem grilu kaut ko ārā. No, tu neesi atklājis grilu sezonu, jau grils tavs pie mums ir. Nu, es jau tā arī domāju, es šodien atklāju kaimiņa pļavā iebraukšanu ar savu divriteņu sezonu, to es atklāju. Vienkārši tāpat. Nu, man tā ir ātrāk. Es tā varu nogriezt stūri. Okay. Es gan nevienu tā jautāju, viņa teica, ka viņa nesot pilnīgi nekas pretī. Tā ka es lūdzu piedošanu, ja pēkšņi kaut kas ir mainījies. Un vispār es aizdomājos, bet mēs ne pirmo reizi par šo jau runātu. Kāpēc mēs netaisam dzīvo ierakstu? Kādēļ mēs tā kā pilnīgi tikai 8 cilvēku klātbūtnē šo darām? Mēs varētu pasaukt vietējos, mēs varētu pasaukt Mērkungu. Mēs varētu būt tie cilvēki, kas katru trešdienu okupē Cēsu koncertu zāli no rīta. O! Tur sanāk cilvēki, mēs tur sēžam runājam. Tur jau tāpat nekas cits nenotiek trešdien rītos. Jā. Nu, tā ka lūdzu, dārgie klausītāji, skatītāji, sekojam līdzi. Jums ir ļoti liela iespēja trešdienās 7:00 un aptuveni 15 minūtēs no rīta ieņemt labākās vietas Cēsu koncertu zālē, lai, tā teikt, nodarbotos ar skaistu informācijas uzņemšanu. Kas tavā dzīvē jauns? Jā, šaušlīgi. Tev īstenībā laikam tā nekas. Bija ļoti gara nedēļas nogala. Mums bija grupē lielais tāds kreatīvais mēģinājums visi dienas garumā. Risinājām... Es atceros, kas man bija laikos, kad man grupai bija kreatīvs mēģinājums visu Nu, dienas redz, garumā. bet jūs lietojat alkoholu, mēs jau esam streiteģi. Forši? Jā. Nē, es jau tikai atbalstu. Augsta līmeņa veselīgums. Ļoti augsts līmeņa veselīgums. Nē, atkal jau. Es tikai atbalstu. Tas ir labi. Es uzskatu, ka no skaidra un apziņu izmainošām vielām vai metodēm nesabojāta prāta nāk visradošākās lietas. Nē, neuztver tā. Vienkārši ilgāk tu esi skaidrā, jo pēc tam foršāk ir apreibinoties. Tas ir ar mērķi viss. Nē, mums bija lielais mēģinājums, kas mums tāds koncertzālē baigi daudz bija. Mums bija viens kolēģis aizbraucis uz Tallinn Music Week, un tad mēs tur bijām 2 palikuši. Mums bija bišķiņ vairāk jāpašancē, bet tāds standartiņš. Tu jūties tagad tāds, kas jau sāk no kultūras kaut ko saprast. Nu, es plus mīnus, jā, orientējos tajā, kas ir jādara, kā tas notiek, kur tas notiek, kāpēc tas notiek. Normundu interesanti. Šnē no Es dzirdēju tādu vārdu. No Adamsona, Eriksona, kā tu otrs nomirga. Varētu atšķirt, nevarētu, jo viens ir mirst. Nē, es vienkārši domāju, vai tev var rodas izpratni, vai tu pagaidām uzsūc vienkārši? Nē, es noteikti vēl uzsūcu.
Un es domāju, es vēl ilgi uzsilkšu. Mēs arī ar kolēģiem runājām, vienā brīdī beidzās, tikai to sāk vienā brīdī, jo nepatika tie pasākumi. Bet pagaidām man ir tā, ka man nav bijis pagaidām kaut kāds koncerts vai kaut kāds priekšnesums, kas man nav bijis tāds, šis bija interesanti. Nu, burvīgi. Mēs Mēs šodien, protams, esam īpaši nesagatavojušies pilnīgi runāt ne par ko citu, kas ir ārpus šejienes, bet... Jā. Bet... Jo tu visdrīzāk, kad esi sagatavojis, nu, bet es iespējams gaidīšu no tevis ļoti daudz tematus, kas nāk manā virzienā. Vienkārši bija tāda interesanta lieta. Es tā iedomājos, nu, par ko mēs šodien varētu runāt. Vietējās ziņas, tur kādas tur ziņas. Un es izdomāju, ka varbūt tomēr vajag pajautāt mākslīgiem intelektam, vai ne? Nu, tā kā... Es neredzu papīrus. Nē, es neizdrukāju neko. Bet tātad, es vienkārši gribu pateikt to, ka tātad, man bija tāds interesants pieredze. Jā. Es domāju, no kur galvā sāk. Tātad mākslīgais intelekts. Jā. Tu man liekas, brauc augumā par to AI slopu, vai ne? Un vienreiz uzturēs Redditā. Starp citu Redditā man šķiet, ka es neesmu nobanots. Es vēl, protams, tas tā kā uz mūžu tur notiek, vai kā tur tā ideja. Man liekas, ka nākamreiz un visi banēt, visu čau. Nopietni, ko es tādu pateicu? Nu labi, jebkurā gadījumā varbūt jāsazinās ar modiem, ne vai kā. Es neko negribēju sliktu, katrā ziņā pat. Es jau neko sliktu nedomāju, bet, internetā tu jau neredz, ko cilvēks domā. Nu, labi, kamēr tu tur meklēji, tad es uzduros tajā pašā Redditā, lietojot šo pašu profilu, tā, kad lasīt, tas visu var, jā, bet tas... Profilu un available, ne? Nu, bļāviens. Tev pat nerādās niks augšāds. Super, paldies, Air Latvija. Turmāk es tikai novērotu. Nu, lūk, tātad, godīgi skatot, tas beig netrauc, es neesmu ļoti aktīvs tajā portālā kā satura ģenerators. Jā, tu esi lurkers, jā, Redditā. Jā, lūk. Skaties kaut kādām lietām. Jā, tāpēc, kad man kaut kā, es neuzskatu, ka mans viedoklis ir bijuši svarīgs, lai es tajā milzīgajā zināšanu templī, kas ir Reddits, tā kā mēģināt ar viņu kaut kur beig spīdēt, bet tātad, ko es atradu? Es atradu vienu tādu postu, kur bija, varbūt nepārāk iejūtīgs jautājums par to, vai mums vajadzētu sākt veidot slur priekš cilvēkiem, kas lieto AI vietā un nevietā. Un atsaucās uz viņu tā, it kā tā būtu absolūti patiesības tā kā krātuve. Nē, mums jau ir. Man patika promptstitūta. Artificial Intelligent. Un tad es padomāju, latviešu valodā, kas tāds ir midiots. Ģenelogs. Ģenelogs. Man patīk midiots. Jo tu saproti uzreiz, par ko ir runa. Jautājums par to jautājums vai... Bet latviešu valodā tāpat tā saka AI. Nu, jā, sarunu valodā, jā. Ejaitas. Ejaita. Vienkārši aitas. Ejaita. Aita, jā. Nu, pagaid, es vēl... Aitas. Lietuvietis ieradies ar mums ciemos šodien. Ejaitas. Ejaitas GPRs. Žigimuntas Ejaitas. Nu jā, un vienkārši, un te es tā domāju, promptstitūta ir ļoti labs vārds, bet vai tas kaut kā latviešu valodā, vai prompts ir latviski vārds tāds? Prompts nav kaut kā... Kā tu redzi? Uzvednīca. Tu jau esi jau. Es atļaušos tomēr. Zini, kā ir es vairs nelūkšu piedošanu izmantot telefonu podcastu laikā vispār. Mēs te varētu sēdēt pilnīgi mierīgi ar apakšbiksēm galvā. Labi. Tātad, piedošana uzvedne. Nu jā, nu. Uztais laba uzvedne priekš ejaitas. Nu jā, un te ir jautājums par to, vai to kaut kā vajadzētu tulkot vai nevajadzētu tulkot. Katrā ziņā, ja mēs atstatāmies drusku nost no mākslīgā intelekta un padomājam par to, ko prompt vispār nozīmē. Ātrs, precīzs. Nu tā kā cilvēka aprakstošs īpašība. Prompt, nu labi, tas būtu kā īpašības vārds. Un savukārt kā darbības vārds skubināt. Skubinators nevarētu būt promptētājs. Tas jau varbūt arī lietvārds kā... Jo īstenībā, ja tā padomā, prompt kā darbības vārds skubināt ir ļoti labs, jo tāpēc, ka to vārdu mūsdienās vairs neizmanto. Nu, paskubināt kaut ko, nu, it kā, nu, jā. Bet tur uzreiz veidojas ļoti labi tāds atvasinājumi, vai ne? Skubators. Skubinators. Vai skubs, kā viens prompts, piemēram. Skubis du. Skubnīca. labi, to atstāsim šitiem lingvistiem. Bet, nu jā, un mākslīgā intelekta vēl kontekstā, es tagad izmantoju jaunu dzinēju, viss. Es esmu prom no amerikāņu risinājuma, es esmu Klodā iekšā pilnībā. Okay. Tātad,
tie, kas nav lietojuši Anthropic Claude un salīdzinājuši to ar citiem, tātad pārējie ir nopietni, praktiski, pragmatiski. Tu, protams, vari iepromptēt viņu, lai viņš tev izliekās, ka viņš tur īstenībā ir kaut kāda, tur nezinu, padauz no blakus ielas, vai ne? Nu, mēs, Jā, nezinu. Tu viņu pazīst. Un, lūk, bet Claude, manā prātā, vismaz tā kā viņš ar mani runā, viņš spūļo man atpakaļ. Viņš ir tāds drusku neveikls, un viņš nevienmēr saprot, kas notiek šajā pasaulē. Viņš man reizēm jautā uzdevums, kā es viņam kaut ko pajautāju, viņš man jautā atpakaļ. Viņš pajautā, viņš it kā grib precizēt, bet es nesaprotu, kā viņš uzdod to jautājumu. Viņš pilnīgi neadekvāts, nerelevants pret to, ko es viņam esmu pajautājis. Es viņam pajautāju uzģenerēt bildi, piemēram. Viņš ģenerē par kaut kādiem elementiem, kas man vispār necik nav skaidri. Viņas ir tīzlas, tas viss bildes, viņas izstāsta precīzi tā, kā es viņas būtu mēģinājis PowerPointā uzzīmēt. Un tas man liekas perfekti, tāpēc, ka tur nav nekāda tur izskaisnējuma. Cilvēki, kuriem es sūtīšu to bildi, viņi uzreiz zinās, ka viņš neesmu es. Un es sapratu, ka Claude man atbilst labāk nekā jebkurš cits no dzinējiem, ko es izmantoju. Es neesmu viņus daudz izmantojis, bet es esmu... ChatGPT Copilot kaut kāds Perplexity, tu esi bijis... Perplexity nē, bet to, kas tātad daudz es esmu salīdzinājis daudz es lietojos... Jā, vēl Gemini. Tātad es diezgan daudz lietojos Copilot, tāpēc, ka viņš man ir licencē klāt. Viņš man vienkārši ir kaut kāda tā bāzes versija. Un ChatGPT, tāpēc, ka viņš bija populārs, tad, kad viņš tur bija populārs. Tā kā lūk, tātad es varu ieteikt Claudu. Pirmkārt, jūs atbalstīsiet nevis multinacionālu Amerikas, bet tieši tādu pašu multinacionālu korporāciju, kas ir Francijas, un tad tu vienbrīd sāc domāt, kam tā nauda vispār pieder, un tad saprot to, ka vispār tur labāk ir neiedziļināties. Un es esmu atpakaļ, tā teikt, es vienbrīd biju izkritis tev uz kādiem mēnešiem laukā no tā AI vagona. Tas bija labākie pāris mēneši manā mūžā. Bet es esmu apakaļ. Jā. Tu maksā par lielo kaut kādu plānu, vai tu izmanto vienkārši to, kas ir pieejams tev? Redz, man Copilot sanāk it kā iekšā licencē, bet kas ir interesanti, es nevaru izvēlēties viņu nepirkt. Bet man jau liekas, vai viņš lielais uzreiz, tad tur nāk kaut kāds? Visdrīzāk, ka nē. Bet par Claude es maksāšu pilnīgi noteikti tikko, ka man būs nauda. Jo es arī, protams, ka es šoreiz arī pajautāju Claudam, vajag izdomāt, kā viņu varētu saukt. Klaudijai, jā. Pajautāju. Ļoti tāds pats vārds, kā... jā. Katrā ziņā... Bet viņš man neatjauno no informāciju. Viņš man pēdējos pieprasījumus vienkārši rāda. Tas ir ļoti labi, ka tev viņš neiet. Es esmu ļoti daudz cilvēks, kuri izmanto jau šo mākslīgo intelektu, teiksim, meklētāju vietā. Vai kaut kādu šo te... Jā, tie ir tie promptstitūts vai maitas. Maitas, vo! Kaut kad mēs runājām ar tevi jau par to, ka pajautā viņam kaut ko, kur tu esi tā kā zinošs. Viņš jau stulbs tas ejās. Viņš nevis vienkārši stulbs, viņš ir kā komisks stulbs. Tā kā absolūti neprecīzas informācija. Viņš no dīrsas vēl kārā to visu. Jep, precīzi. Un tad viņam pasaka, šī tā nav taisnība. Viņš saka, jā, protams, ka tā nav taisnība, piedod. Pamēģini, kā viņš pārmet viņam. Okay. Konfrontē viņu ar to situāciju. Viņš teiks, jā, piedod, jā, protams, ka nav taisnība. Un es nezinu, viņš atbildētu, bet es ceru, ka viņš atbildētu. Es taču neesmu Google meklēšanas dzinējs. Es neindeksēju internetu. Viņš neindeksē internetu, dargie cilvēki. Mēs varētu uztaisīt paši savu AI. Jā. Mēs varētu būt Brujānis. Brujēji. Brujāji? Brujāji. Labi. Tātad noņemam lūdzu nost no mūsējiem prātiem to šausmīgu uzdevumu apkopot mūsu ziņas. Claude ir apkopojis mums jaunākās ziņas. Tagad nolasīsim, mums būs jāspriež pa ziņu, jā? Jā. Cēs Lekrings florbolists 11. aprīlī kļuva par 9-kārtējiem Latvijas čempioniem, bet nākamajā dienā ar triumfu atgriezās mājās. Jā, tā bija. Jautājums var tikai viens. No. Tas ir Latvijas čempionāts. Viņi kļuva par 9-kārtējiem Latvijas čempioniem. No kurienes viņi atgriezās nākamajā dienā? No Rīgas. Tipa dzēra. Es domāju, man liekas, ka... Es neatceros. Es neatceros... Es gribēju nākošajā dienā, bet pat blakus es neesmu 100% informēts, bet man pat liekas, ka viņi tajā pašā dienā atgriezās, vai tik nebija tā. Bet es neesmu informēts, kur atkal kaut ko cimdot. Nē, tas ir no jaunas. Vienīgais, ko es ļoti izbrīnīts bija par to, ka, Džeki Malačs super pirmā vieta Latvijā jau kuro gadu pēc kārtas, varbūt mums ir kaut kas jāmaina tajā visā. Piedod. Es vakar man bija... Es ātri iestarpināšos. Es vakar, neatceros. Es biju Svetbanka podkāstu vienā ierakstā.
Un es pamanīju to, ka man ir, tāpat kā tev ir šitā, man ir šitā, bet tā problēma tā, ka man tur ierakstā priekšā ir tāds dobjuši koka galds. Un es visu laiku skaidroju, un tās sarežģītas lietas, ko es skaidroju, tur visu laiku ir tāds, tātad mēs tur kaut kā šitā. Un, Es sapratu cienīties. tā kā jā, tas tā, piedod. Es labāk to izlaboju tagad, nekā tāpēc esam ieraudzījis, ka tev. Protams. Labi, tu jau nekur arī neskaties, neko tu neieraudzīji. Un viņiem bija eskorts policijas mašīna, priekš autobusam brauc. Cēs izbrauc un iekšā. Jā. Uz fonoklubu viņi devās ar kausu. Es vienkārši, nē, un es Un Cēsim vajadzēja brīvdienu par to iedot. Nu, kas par Es sūdēm? tieši gribēju teikt, es lūdzu piedošanu, ka es tās mēs vienkārši, man prātā nāks, tur tas mūsu hokeists, tur bronz vai ne, lidmašīna pāri centram. Kā mums jau arī vajag. Nav tā, ka mums nav zvaigžņu. Mums arī vajag, rekord zvaigznes ir, viņas iesēdās autobusā. Jāpavad ir, jā. Jā, neskatāmākajam sporta veidam pasaulē mums vajag tagad. Bet viņš ir spēlējams, viņš vienkārši ir Tad ārkārtīgi tā lieta, ka viņš neskatāms. ir spēlējams, jā. Viņš ir spēlējams, viņš Mēs- nav jā, skatāms. Varbūt mēs nākošais gadu varēsim kaut kādus ierakstus taisīt. Varbūt mēs vairs nevaram iet uz viņu spēlēm. Viņš nositīs vienkārši. Tā jau nav. Es gribētu cerēt, ka tie cilvēki, kas no viņa faniem mūs klausās, saprot to, ka īstenībā tu esi vienīgais pret to komandu. Man jau nekas nav pret viņu. Tālāk, Vidzemes koncerta zālē CS. Šajā nedēļā turpinās festivāls Wagneriāna ar operu Lohengrīns. Bet tas bija pagājušā nedēļa, ne? Nav tā patiesība. Nopietni! Nē. Itunos. Tātad, Vidzemes koncerta zālē Cēsis. Šajā nedēļā turpinās festivāls Wagneriāna ar operu Lohengrīns diriģenta Tarmo Peltokoski vadībā. Aprīlī norisinās arī mūzikas festivāls Pētera Vaska mūzikas aprīlis ar Ivetu Apkalni un kori Latvija. Nu jā, tas Vaska. Tas ir. Vaska Pirmais nav, ja? Pirmā reize ir tāda varna cainā. Nopietni. Wagneriāna, ko? Tagad ir divi varianti. Vai tu esi pamatīgi dzēris pēc pāris mēnešus. Tad Tieši tajā mēneši. laikā, kad tiek runāts par šo pasākumu. Vai arī mēs esam noķēruši, vat redzi? Es nospiežu to saiti. Cēsis ir pilsēta Latvijā. Nē, bet klausies, bet tu tiešām esi kaut kur aizdzēries. Wagneriāna Cēsīs. Šoreiz ar krāšņu operu Lohengrīns Tarmo Peltokoski vadībā. Kad? Kurā gadā? 10.04.26. Tas ir pārdienas apakaļ iepostots. 10.04. Nav man. Bet tajā tas ir iepostots. Es jau nezinu, kad tas notiek. Vai tāds ir Starlink? Kas tas tāds? Kaut kādas reklāmas rādās. Labi. Jebkurā no gadījumiem šito norakstam uz Bruno, jo tāpēc, ka Nē, nav. kaut kas... Nu, es redzu, ka nav. Kur tu skaties? Savos pasākumos, kas ir bijuši vispār. Tas vienkārši pārāk nopietns pasākums, uz viņu neaicina. Tur ir, tu tikko, iedomājies, cik stulbs veids uzzināt, ka ir divas sarakstas darbā. Nu, jā. Tu aizēji pēdā, klausies, jūs nezināt, nav tāda Wagneriāna, kaut kā Es Wagneriāna, nezinu, un viss tā, cik pulkstens pagāv, man tur sauca, es iebraucu alā, un tā, bet es stāvu tev blakām. Es nedzirdu, piedod, vai nolikās klausulu. Un tu stāv tam cilvēkam pretī. Jā, aizgriežās un vēm un virsū. aiziet projām. Labi, tālāk. Kas mums Vidzemē notiek? Šis ir ļoti interesants krimināls ziņas. 14. aprīlī ziņots par krāpnieku schēmu Vidzemē. 81 gadu veca sieviete tika ievesta bīstamā situācijā, kur krāpnieki viņas priekšā vicināja nažus, mēģinot piespiest nopirkt preces. Es painteresējos rūpīgi. Nažu pārdevēju. Jā. Novien? Ne tik vienkārši, bet tātad, tur, diemžēl, TV-netam ir jāmaksā, lai izlasītu vairāk. Pistosūdi īstenībā. Tā besīja. Man tā besīja, kad ir raksts kaut kāds, ko es gribu izlasīt. Tu tagad esi lasītājs, samaksā man 4 eiro mēnesī. Katrā vietā rakstīs. LSM ir bez maksas. Jā, bet tāpēc, ka mēs visi ar saviem nodokļiem par to maksājam, bet tu LSM-ā neizlasīsi šādu burvīgu ziņu. Tā kā, es nezinu, es arī nemaksāju, bet varbūt vajadzētu. Nevajadzētu, jā, vēlams viņa zina. Kamēr mana draudzene strādāja RTV, viņai bija bezmaksas šitie Delfi. Bezmaksas RTV, man viņai ir ziņa. Man arī viņš ir bezmaksas. RTV. Nē, Delfi. Bezmaksas RTV. Loģiski. Man liekas, ka viņš visiem bezmaksas ir, ne tāda lieta. Bet, protams, es gribēju ar to pajokot, bet tu biji tik maz informēts, ka man pat neizdevās šis joks. Kas ir tie kanāli, kas ir bezmaksas? Pirmais jau un viss. Tu domā, tā kā, apraidē digitālajā.
In general. Kā tu es to varu zināt? Man taču nav, man ir GO3 televīzija. Man nav, man viss ir maksas. Man arī Latvijas televīzija pa maksu. Bet, nu jā, tātad sieviete ir kaut kur nostapējusi mašīnu pilnīgi absolūti, man šķiet nelegāla veidā, tāpēc, ka vismaz raksts sākumā, par kuru vēl nav jāmaksā, tas nav, nu, tā kā, tas nav minēts. Un tad viņš esot atvērs šo bardačoku, vai ne? Jā. Un tur esot naži bijuši iekšā, un viņš saka, vai viņi negrib, vecā. Šī ir, kā tu saka, šeit ir nedaudz restaurācijas situācijas, jo man nav nejaus kāds notikās īstenībā, bet es domāju, vecā, nažus negrib? Izspēlējums to. Negrib nažus. Un tad viņš paņem lielāko, kaut kādu 40 centimetru, daudz. Nu, tas jau ir liels, jā. Nu, vai 20 vienalga. Un sāk mahāties. Pasies, kāds mums ir labs. Viņš tādu negribās. Un viņš tādu griezis papīra lapu, lai parādītu, cik viņš ir rass. Jā, kas viņam ir interesanti pie stūras. Bet viņam tas ir sanācis labi. Tas nozīmē, ka īstenībā ir fucking labi naži. Es gribētu viņu sameklēt un paprasīt, kur var dabūt tos nažus. Vai ej un pārgriez ar savu mājas nāzi papīra lapu uz pusē. Tas nav tik vienkārši. Tas ir ļoti vienkārši. Tā kā jā, tā ir interesanti. Es domāju, ka es to varētu izdarīt ar jebkuru nāzi, kas nav sviesta nāzis. Un te man ir jautājums vēl diezgan aktuāls. Tātad vismaz no tās informācijas, kuru es varēju iegūt no šī portāla. Man jautājums, kāpēc tieši viņš ir krāpnieks? Ko viņš mēģināja izkrāpt? Tāpēc, ka tie bija zakti naži. Kā tu pēkšņi tagad esi kaut kāds advokāts, mums nekā tu zini, ka viņi ir zakti. Es esmu nažu pārdevējs. Varbūt viņi ir grūtā, sūrā darbā nopelnīti tie naži. Varbūt tam cilvēkam sieva ir slimnīcā, viņam savu pēdējo virtuves naži jānotirgo. Ko viņš zina, viņam vajag ātri maksājošu klientu, viņam tur pēdējais brīdis asins jāpārpumpē, viss nav. Es ceru, ka es nevēkšu LE. Slimnīcas pakalpojumiem jāmaksā pēc tam, ne? Nav tā, ka tev pirms ķirurģijas jāsamaksā tur kaut kāds. Nē, kāda ir plāna veida, es domāju, ka ir jāmaksā pirms. Ja nesanāk? Ko ja nesanāk? Uztaisīt operāciju vai samaksāt? Ja tu nomirsti. Ja tu nomirsti pirms taisīšana? Tu esi samaksājis. Tu esi samaksājis. Tu esi samaksājis priekšapmaksu un tad nomirsti. Operācijas laikā, jā. Es domāju, tas ir vienkārši risks. Tev atdos apakaļ tev vai? Nē, tev toči neko neatdos, bet tu esi mirs. Bet es domāju, ka tas ir tā aptuveni 50-50. Zin kā, tā kā tu iemaksā pirms tam naudiņu, un viņi nesanāca, neko, tad viņi vismaz pa pusīti dabūja to naudiņu. Savukārt, ja tas ir kaut kas tāds, kas ir neatliekams, tu nomirsti operācijas laikā, tu pats vainīgs. Bet tieši tā, dakteris pats vainīgs, ka nevarēja izglābt. Nevajag vilkt līdz pēdējiem, vajag iet ārstēties. Mirējis, ja īstenībā mirējiem jau ir pofīgi jautājums, ir kurš dakterim algu samaksā. Bet mums ir valsts apmaksāt. Kā tu no hemoroidiem tik vaļā? Kā es no viņiem tiku vaļā? Jā. No tavējiem? Es vēl joprojām neesmu no tavējiem ticis vaļā. Tāpēc es ceru, ka tu atnāks pēc savām mantām pakaļ pie manis uz māju. Es no savējiem. Kas ir? Kas ir hemoroīds? Nē. Tas ir asinsvats, kas iznāk. Paldies, es zinu. Kas ir tās, tā kā es zinu, ka tos akmeņus, ka tev vēl kā ārā, tos tev dod līdzi. Kas tie ir? Nierakmeņi? Kaut kāda akmeņi. Kā viņus izgriež, jā. Tu tīri tehniski viņu var izlaist cauri urīna ceļam. Tas ir vissāpīgākā pieredze, kāda vien tehniski esot iespējama. Jā. Tādu palielāku ar tādām atskabargām izlaist cauri. Uzreiz pēc League of Legends zaudēšanas spēles. Pēc kāda zaudēšanas spēles? Zaudēja League of Legends game. Tas ir. Jā, tas ir. Vētnieks sāpju skālā. 3. vieta dzemdēt bērnu, 2. vieta akmeņi caur urīnu vadu, 1. vieta zaudēt League of Legends. Bet vienkārši parasta spēle? Jā. Vienkārši ikdienas spēle. Ikdienas League of Legends zaudēt. Okay. Labi, ka es nesāku spēlēt to spēli. Nē, tātad akmeņus tev atdod, jā, bet, piemēram, zobu man neatdeva pēdējoreiz, kad man rāva. Man atdeva zobu. Man rāva ārā gudrības vienu no. Jā, tev jau bezvērtīgi. Man jau Es tev riteni Facebookā ielikšu nopārdošu, kamēr tu brauc. Manējie jau Facebookā pa 500,000 izlikt. Tavs, tu gribi zobu apakaļ šeit. Ina godavīt rast, es būšu nākamajā rakstā iekšā. Vīrietis pārdod citu vīriešu velospēdu, kamēr vīrietis viņu vēl brauc. Garām gājēji sašutuši. Garām gājēji tieši otrāk izklaidēti. Jā. Katrā ziņā Vidzemē mums te viss kaut kas interesants notiek. Jā, bet Ungurpils salā paredzēts fórums Remigrācija un izglītība 2026 pulcinot izglītības nozares pārstāvjus. Šeit bija interesanti, es arī paklišķināju dziļāk, jo tev jau liekas, ka es tikai pilnīgi absolūti neko un tikai Klaudija manā vietā strādā. Nē, es arī saklišķināju. Tātad tur ir jautājums par to, kā jaunieši pārrunāt apakaļ.
Man te ir jautājums, kā tu vari pārvilināt apakaļ jauniešu? Viņš ir bijis uz nedēļu projām, vai kā? Viņi taču tur liela daļa piedzimuši, vai ne? Tad tā doma ir tāda, ka mēs tagad strādājam uz to, lai paspēlētu uz nerviem vai uz jūtām tiem jauniešiem, kur tur ir sasnieguši 18 gadu vecumu, bet aizbraukuši uz turieni 10-gadīgi. Ja? Nu, kaut kā tā es to saprotu. Tā ir interesanta lieta vispār. Jo tas, ka man vecuma cilvēks atgriežas, skaidrs, viņš ir pensijā mierīgāk aiziet. Bet Latvijā tas, ka tava vecuma cilvēks atgriežas, viņš ir idiots, vai ne? Es nezinu, tagad ļoti aktuāla lieta ir tā obligātā valsts obligātais tas dienests, ne, bet kaut kā līdzīgs. Tu redzēji to vidiku? Tā lietiņa ir, es nezinu, vai es neesmu vidiku redzējis, ne, bet es mašīnā esmu sācis klausīties nevis mūziku, bet Latvijas radio 1 klausos, kur sarunas notiek visu laiku. Jo, nu, man man stāsts, kas Latvijas radio 1? Es zinu, kas Latvijas radio 1, es cits un tur bija saruna ar vienu no tiem valsts tā obligātā dienesta pārstāvjiem, un tad bija par to, ka tiem jauniešiem, kas ir latvieši, kas ir ārpus tajās, kā sauc to, tur, kur viņi ir diasporās, jā. Un tad viņam ir jāizvēlās, vai viņš grib Vācijā izpildīt to dienestu, Vācu armijā, vai viņš grib Latvijā. Nu, jo viņam divas pilsonības, un viens no tiem dienestiem viņam ir jāizdara. No, kas pa vainu? Latvijā cik 600 eiro un 11 mēneši ir. Jā. Vācijā ir 2600 eiro, un tu vari izvēlēties starp 6 un 11 mēnešiem. Nu jā. Nu, es domāju, ka izvēle ir acīm redzama. Jā? Jā. Es neiešu uz nevienu. Nē, nu, es iesaku pameklēt, man liekas, ka Filipīnas, es gan tagad nevaru atrast. Tātad latvieši ir gaismas gadus iepalikuši no tā, kā mums varētu būt. Tātad mēs izlozējam pēc nejaušības principa. Bet mēs redzam tikai rezultātu tai draftēšanai, vai ne? Un man liekas, ka tas ir Filipīnas, tas ir kaut kas no Dienvidaustrumāzijas valstīm. Paguglējiet paši lieli cilvēki. Tātad tur ir tā, ka viņiem visdrīzāk, nu, es minu par reģioniem, ir sadalīts tas drafts, vai ne? Tātad tev ir reģistrēti tur tik un tik jaunieši tur tavā cēsu ciematā, un tu zini, ka visiem tiem jauniešiem ir jāierodas, jo tāpēc, ka tā ir pavēste, vai ne? Tev ir pavēste, bet tev ir jāierodas nevis tāpēc, ka izlozi ir notikusi, bet tev ir pavēste, lai ierastos uz izlozi. Viņi slēvāt. Jep. Tā kā uz to karu tajā laikā. Kur tos datumus vilka ārā, atceries? Tu biji dzīvs pilnīgi noteikti. Tu domā, tā kā lielajā TV karā? Nē, es nebiju. Nē, es nebiju Latvijā, tas man liekas, bet es nebiju uz to Vietnamu, kad sūtīja, nebija, ka tie datumi ir iesaukti karā iekšā. Jā, bet tas ir atkal jau, tad tu jau zini pirms tam, jo viņi tā kā nosaka, kuros datumos, bet tātad tur ir tā, ka tur vēl joprojām tiek izsaukti visi cilvēki, kas iekrīt iekšā tajā kohortā, vai ne, nu tajā kopumā ar cilvēkiem, kuriem jāpiedalās izlozē, un viņi izlozē uz vietas ar bumbiņām. Ir pilnīgi nopietni. Tas video ir vienkārši pilnīgi varbūt, kad viņš ir uzspēlēts. Nu, es iesaku jums apstīties. Viņi tur... Tātad tur ir melna bumbiņa paliec, laikam, un sarkana bumbiņa ej armijā. Nu, un acīm redzot, tur tā armija krietni šausmīgāk nekā pie mums. Viņi tur negrib, un viņi tiek vilkti. Bet viņi zina, ka viņi nevar izvairīties, viņiem cietumā jāied, un viņi tur caur nevar. Tad viens tur izliekās, ka viņam paliek slikti, viens izliekās vēl kaut ko, bet visi beigās līdz bumbiņai tiek. Es domāju, mums to vajadzētu taisīt tieši tāpat, bet vēl pārraidīt dzīvajā pa televizoru, jo tas bija uzfilmēts, man liekas, ar kaut kādu telefonu. Man šķiet. Tā kā, lūk, mums ir daudz ko mācīties. Un uztaisam varbūt pie reizes arī tātad izlozējam pusfinālistus armijai. Ne? Mēs izlozējam 2 reizes vairāk nekā vajag. Un tad mēs taisam konkursu. Pusi tikai no viņiem. Vot ir jautājums, kuri tie, kas uzvar, tiek armijā vai tie, kas uzvar, netiek armijā? Ko viņi dara? Nu, talantu konkursu, es nezinu, kā, ne? Dziedāšana, dejošana. Stulbākos mēs uz armiju sūtam. Nu, redz, un tad ir jautājums tātad, kāda mums tā valsts politika? Vai mēs gribam aizbiedēt no armijas, tā teikt, lai cilvēks iet un studē, piemēram, piemērs. Vai, piemēram, mēs gribam pievilināt armijai. Tajā brīdī jau mums būtu jāsaka, patriotu uzdevums ir uzvarēt šajā konkursā. Piemēram, man liekas, 100 metru skrējiens. Uzmanību, gatavību, starts. Un viss stāv. Viss vēl, protams, stāv. Ir tātad, mums ir tiešraides 18. diena. Un vienīgais variants, tātad, ir jauna ideja. Tātad, armija, tiek uzņemti armijā tie, kas pirmie noskrien 100 metrus. Bet viņi nedrīkst pamest trasi, un viņiem nav pieejams ne ēdiens, ne dzēriens. Tātad,
Sapratu domu? Hunger Tā Games ir, ir tas, tā, ko tu tā, gribi tā ir uztaisīt. tas nākošais cietības spēles Gribi Hunger līmenis. Games. Kad tu tā kā, skrien, bet tu neskrien, un tu redzi to, ka, bet ja es neskriešu, un pirmie 8 noskries, tad viņi būs armijā. Tu gribi Es Hunger nebūšu. Games. Vai Squid Games, ne? Vai kā viņi, es nezinu. Squid Games. Jā. Tikai, Hunger Games kaut kas līdzīgs. kad nevis pirmie 100 iet armijā, pārējo 100 nošauj. Nē, tas atkal, tas nav tas, ko es saku, jo tad vienkārši viss skriet uz ātrumu. Tajā brīdī tas kļūst par gladiātoru cīņām. Es drīzāk domāju, tas sacensības uz lēnumu, bet vienlaikus tu zini to, ka tev cita ceļa kā pāri finiša taisnē nav. Bet tu ceri, ka kāds cits būs vājāks par tevi un pārkāps viņai pirms tevis. Saprot? Nu labi, tas ir sarežģīti. Labi, zini kā, ja tu nesaproti, tad jau. Tad armīnieki, es jokoju. Wow. Tas bija Mēs te tieši vakar stereotips, runājām, es zinu. domājām, ka mēs varētu taisīt tik tā, ka klipiņiem šis būs pirmais, kas iestriekšā. Ziksi, Bruno, tu jau ar to krānu jāiztikšanu man te vienreiz diezgan normāli, tā teikt. Tas bija labs. Izdarīja lāču pakalpojumu. Nē. Man kaut kritis klipiņš. Viss kārtībā. Tā tad, jā, pagaid, kas mums vēl? Mums taču viss kaut kas notiek vispār šajā valsts. Ungārija. Kas ir viņa? Nav nejausmas. Jā, burtiski nav nejausmas. Vienkārši tas ir catchphrase. Ungārija. Jā, kas tur bija? Es negaidīju, ka tu man uzdos šo jautājumu. Es nezinu, kā es to uzdodu. Allegedly bija vēlēšanas, un tagad es nesaprotu, vai, Šleserveidīgie tika projām no valdības, vai viņi tika valdībā iekšā. Ne, viņi tika projām no valdības. Visi tika valdībā, vienkārši viņi nav pozīcijā, viņi nebūs koalīcija. Tad Ungārija tagad ir labā situācijā. Tas otrs arī konservatīvais. Ja mūs vairāk klausās progresīvie. Vai Es, piemēram, Ungārija esmu tagad ir konservatīvs. labākā situācijā? Viņi tiek uzskatīts, ka no Eiropas Savienības skatu punktu viņi ir labākā situācijā. Tu jau viss labi. Jā, mums tas ir izdevīgi. Tālāk mums ir Air Baltica krīze. Aha! Wow. Pēdējais, ko es lasu, šitās jau ir novecojušas ziņas, ko es paprasīju šodien no rīta Klaudijai uztaisīt, jo šobrīd mūsu premjerministri ir pateikusi to, ka viņai pofīgi par koalīciju. Ja netiks aizdot 3 miljoni, viņi gatavi gremdēt šo kuģi un doties ar viņu pazemē, pa jūrā, zem jūrā. Jūs sapratāt. Lūk, tā, ka tas viss, kamēr mēs runājam, tas viss notiek, saprot? Holy fuck. Ko šis nozīmē mums kā cilvēkiem, kas 2 reizes gadā lido? Pilnīgi neko. Lūk. Pagad, ja tu lido ar Air Baltica, tad iespējams te būs jādod citu avio sabiedrību. Oh my god, Rainers, viņš tāpat lētāks ir. Bet Air Baltica ir labāks. Es kaut laiku apakaļ nosolījos, ja man ir iespēja lidot ar Air Baltica, tad es Raineru neizmantošu. Jo tāpēc, ka tev nav tāds sajūta, ka tu esi tāds drusku lopiņš, kas pa aplociņiem tiek dzenāts ar Raineru. Air Baltica nav daudz labāk, bet zini kā ir tajā brīdī, kad tev ir pret ko salīdzināt, tajā brīdī tev liekas, viens baigi. Tā kā jā, es cenšos izmantot Air Baltica, kur vien ir iespējams, bet izstāst, ka ja tos 3 miljonus neatradīs, tad mēs visi dodamies lopu aplociņa, tā teikt, virzienā. Nē, kas te vēl, Finērs kaut kāds? Ir jau kaut kādi šie Lufthansa, un kas tur vēl, kas uzskata cilvēkus kas uzskata savus klientus par cilvēku veidīgām būtnēm. Qatar Air. Piemēram, jā. Tur var gulēt, tur normāli, tur var bērniem diezgan gulēt pasūtīt. Tas man patīk. Tur tu jūti, kad par tevi domā. Es gribētu vienreiz dzīvē ar tiem Emirātiem izlidot, kur tur ir katram sava vietiņa, kur tur pabaru un tur. Bet līdz Kaunijai. Es tevi ievedu vienkārši augstākajā luksus līmenī, kādu tu esi jebkad savā mūžā pieredzējis. Un tu neesi paspējis otru atvilknīt, atvērt, lai redzētu, kas pa pasaules brīnumiem tur ir, kad atnāk oficiāli. Tu tā, kungs, paldies, kungs, uzredzēšanos, kungs. Pagaidiet, un tu ātri kabatās končus, viss ziepas, dvieļus. Visi included. Izēj ārā tolets papīrs no kabatas nāk laukā. Pinās līdzi tā, rulīts. Nē, turās aiz durvīm, nē. Jā, es nekad neesmu lidojis krūtā klasē. Es tagad sāku domāt, gan jau, ka es esmu kādreiz, ka man bija. Bet es gribētu. Nē, es neesmu lidojis pirmajā klasē, es lidojis biznesa klasē. Es gribētu vienkārši, biznesa klasa, man liekas, nav vienkārši lielāk, more legrooms pilventiņš un to pāriest atnes ar samšet. Praktiski, jā. Nē, nevis praktiski precīzi tā, jā. Ko tur? Nē, nav jāgas. Mani lidināja kādreiz, nevis. Un tagad man lidināja, tad tur automātiski bija biznesa klasa. Tu var aizlidināt, tā vajag. Tu man esi pietikuši lidinājis, Bruno, nevajag. Kameras priekšā varbūt nevajag. Es varētu aizmest tevi uz mājām. Mierīgi. Tu varat aizmest sevi uz mājām. Tas ir labs piekdienas vakar izaicinājums. Aizmetam sevi uz mājām. Davai, metam. Metam pa mājām. Tas ir vienkārši fast travels, kad tu piedzeries ritīgi. Labi, nākamā ziņa. The connection for the site is not secure. Ir nākamā ziņa.
Air Baltica apstiprināja, blā, inflācija. Būtisks inflācijas kāpums Latvijā martā. Prognozējot, ka cenu kāpums nerimsies arī nākamajos mēnešos, bet tas ir visā pasaulē. Tā ka jā, tā tad nedēļas biznesa notikumos izceļas Bite Latvija 5 miljonu eiro investīcijas, kā arī Ekolines komercreisu slēgšana. Ok, tas nozīmē, lidot nevarēsim, autobusu vairs nav. Piezvanīt izskatās, ka varēsim, bet visu uzurājot. Eiropa, Mūs nesapratīs. Ungārijas vēlēšanas, liels pagrieziens. Orbāna krišanas sekas Ukrainai, Hormuza šaurums un degviela, nē, Amerikas ziņas mēs Šitais taču ir nerunājam. Roslikos no stabilitātes aizgāja projām. Jā, tātad, šitā ir interesanta ziņa. Tātad, Roslikos aizbrauc, viņi neatlaiž atpakaļ. Pagaid, viņš no valsts ārā, ja? Viņš Baltkrievijā, jā, viņš... Aizpis prom. Es nezinu, vai viņu vajadzēja arestēt, un tad viņš aizbrauca, vai viņš aizbrauca, un tad izlēma viņu arestēt. Es nezinu, kādā secībā tas viss notika. Bet tā ir laba štēle, ne? Tā kā uzmanies ar to, kur tu brauc. Bet īstenībā, ko viņš dara fucking Baltkrievi? Ko viņš var... bet tad jau laikam viņš ir tas, ko par viņu saka, vai ne? Tā mums mēlis kakajā. Tāds viņš mums ir. Pazudis čals. Mums te pēdējā laikā daudz cilvēku, viņš brauc prom. Bija vēl tas... es nezinu, kā viņš sauc. Tā Ušakovs. Nē, bet viens cits čalīts, kurš kaut kādas trakojas lietas darījis. Mamīkins? Vai... Nē, Mamīkins tagad Krievijā dzīvo. Es nezinu. Nē, es par to, kurš aizbrauc uz kādiem Somijas mežiem, kurš tur kaut ko darījis ir un kaut ko pazudis tur. Es neesmu iedziļinājies tajā visā. Tikai ne visi tos tavos draugus pazīst personiski. Es nezinu, vai Gunči, piemēram, ir aizlidojis. Motosezona atklāta. To tu vienreiz teici šodien. Vēl tagad ir arī tas skarstais laiks sācies, ka šeit būs nenormāli karsti visu laiku. Jā, sākās jau. Būs tāda lieta, tāpēc mums būs pa 2 ventilatoriem tur jānoliek. Ideāli. Mani mati un tavēji vienkārši plīvos vējā. Mēs vasarā sēdēsim tā Kailu slāpju pilnībā. Nē, bet es teikšu, labi vien ir, ka mūsu ieraksti notiek pārsvarā ļoti agros rītos, bet vēl nebūs paspējis jā, mēs neietīsim. Jā. Izņemot to, ka piepriekšējā dienā būs te piesils nenormāli. Nē, ja būs kā parasti un es tev šeit atradīšu aizmiguši un dabūšu pamodināt pirms ieraksti, jā, tad varētu šeit būt karsti. Tā kaut kā, nezinu, ko es vēl, es vispār zinu, kas ir. Es uzskatu, mums ir maz kaut kāda pamācoša lieta tomēr šajā podkāstā, ne? Mums nevajadzētu. Pasaulē. Arī iespējams. Es vienkārši domāju, mēs nevaram kādus ieteikumus dot cilvēkiem, kā dzīvot. Ko tu vari iemācīt? Ko nevarētu iemācīt, jā? Wow! Es to daru, sitot ar pirkstu pa vaigu. Manu vaigu. Dibenu vaigu. Sitot pa Bruno dibenu vaigu, mēs dabūdam šādu skaņu. Paga, vēl viens savam tēvs sen apakaļ mācījis, nes pašinās, ka man tas izdosies. Šito tiem, kas neredz, ir sarežģīti aprakstīt, bet es siku pa savu galvu augšpusi. Sāpīgi drusku. Bet jā, redz, ir jau 2 lietas, ko es esmu iemācījis mūsu klausītājiem un skatītājiem. Ko tu vari iemācīt? Tas ir dunduks reāli. Reāls dunduks. Man liekas, ka ja būtu viduslaika, tu būtu džesters. Bet skaidrs, es ceru, vismaz. Tas ir liels pagodinājums cilvēkam, ka tu esi muļķis un lepojies ar to. Ne? Kāpēc tu nelepojies ar to, ka tu esi muļķis? Es negribu tev runāt vairāk. Es jau arī jūtu, ka mēs lēnām tuvojamies beigām un labāk mums ir šķirties, kamēr... Es vēlos atvainoties visiem mūsu klausītājiem par to, ka šobrīd iztrūkst pāris epizodes dažādās platformās. Un pie tā vainīgs ir Roslikovs, viņš aizbrauc ar flash drive uz Baltkrieviju. Kā es gaidīšu, Dibenā ieslēpt flash drive. Ka viņš atbrauks apakaļ ar visām vecajām epizodēm. Paga, viņš ir tā kā zudušas uz mūžu? Nē, atbrauks apakaļ. Ok, paldies. Es tā saku. Vienkārši Roslikovs var arī neatbraukt atpakaļ. Nē, man jau... Kāds cits Dibenā viņu? Ok. Es tur... Bet no visas šitā, īstenībā, ko mēs tikko esam pateikuši, Jāgari, tikai tad, ja šī sērija būs gaisā pirms tām iepriekšējām sērijām. Nekas. Šī noteikti... Es pilnīgi ieraudzīju, ka tev zobrat galvā. Mēģina sajiet kaut kādā sakabē. Šī parādīsies vienkārši augstpusē. Klausies, mums vajadzētu šo darīt. Mums vajadzētu pašiem sazīmēt scenāriju, kā mēs atsaucamies starp sērijām uz dažādām sērijām.
piemēram, aiznākošajā sērijā es pateikšu to, ka 2 sērijas apakaļ es pateicu, ka būs kaut kā, bet īstenībā 14 sērijas apakaļ es teicu, ka būs šitā, jo nākošā sērija tu būsi zaļās apakšbiksēs. Ak, Dievs, man nav zaļa apakšbikšu. Fuck, viss plāns izjūta kaut kā. Burtiski nav. Kāds apakšbikšs tu vēl kā? Pieguļošas. Pieguļošs? Tas Jā. pieguļošs apakšbikšs čals. Bet tu esi tāds boxershorts čals vai tu esi tāds speedo čals? Tu varētu būt speedo čals īstenībā. Es gribētu būt spīdo čels. kā tu Man varētu būt starp citu ir, speedo čals? tātad, es Es jau zinu, kāpēc. uz vienu jauno gadu mēs bijām ar... redzējis iemeslu, kāpēc tu neesi speedo čals. Tas nav iespējams. Man šlongs vienkārši raujās laukā. Nē, mēs pie draugiem sagaidījām vienu jauno gadu Kublā un protams, ka es nopirkšu spīdo apakšbiks. Bet īstā spīdo, kā peldens. Nu, jā? Un es tagad pirms došanās Kublā. Es tagad lepni velku virsū tas savs spīdo peldens. Un viņš nekam neizstādās uzvilks. Un tajā brīdī es atklāju to, ka peldbiksēm ir izmēri. Kā? Bet tāpēc, ka boxershorts vēl, kā tur ir izmēri? Tu viņus vienkārši paņēmi, es nezinu. Bet izrādās, ka tur ir reāli izmēri, tā kā izmēri. Un es nopirku, jau tā spīdo ir mazs formāts. Es nopirku viņu pa kādu vismaz 2 izmēriem vēl pa mazu. Tāpēc Bet tu dabūji virsū viņu? es viņus dabūju virsū knapi. Nē, Un- pildināšu tā pasākumu. Nebija, šiem pasākumiem bilžu nav. Ak, Tā kā Dievs. nemaz negaidīt. Mans Dievs. Šie ir tie pasākumi, Es kuros aicinu ir tevi aizliegts izmantot jebkādu uz veidu. pirts pasākumu ar baļu pie sevis pēc 20 Jā. minūtēm. Tā tad viss fotofiksējušas iekārtas tika atstāts tālu. Īstenībā tā nav. Mēs kaut kā esam iemanījušies šādas lietas vienkārši nefiksēt. Jā. Nē, mēs arī pasākumos, kuros mēs lietojam nenormālāko apjomu alkoholu vai citu apreibinošu vielu. Mēs, faktu, tu telefonu, mēs neesam tā kā tagad ir modē filmēt visu, likt internetos. Mūsu paudze, bet mūsu gads un plus mīnus 1 gads. Plus tā mīnus nedara. Un plus mīnus cik 20 gadi, ja? Tavs vecums plus mīnus 20 Nē, gadi tā visi, kas ir zem 20, ļoti aktīvi filmējuši šitos te visu filmē. Viņiem ir tik interesanti liekas safilmēt visu, kas notiek. Es negribu būt ar tādu cilvēku vienā pasākumā. Es negribu būt. Nē, tas ir jau drusku uz tavu ikdienā. Es saprotu, ka tas nāk uz ārtu pa visām malām, bet tur tev izņemot terapeiti neviens cits baigi nevarēs palīdzēt. Ziņa! Pirms mēs beidzam. Džeks ielicis Daugavā. Bravo! Es to tā nebiju domājis, bet tas ir savāds, jā. Viņš, man liekas, ir pirmais šogad. Ielicis Daugavā un ko viņi izvilk laukā? Es nezinu, viņš gribēja, lai viņi izvilk laukā. Bet viņš esot saucis palīgā. Bet tas jau vēl neko nenozīmē. Tas nenozīmē, ka viņš neieliec apzināti. Tas nozīmē, ka viņš lecots varbūt pārdomāja, ka viņš tomēr gribētu dzīvot. Zini, kas ir interesanti tajā brīdī, kad tu Cik gribi... ilgi tu krīt lejā tur? Maz 2 ļoti. sekundes, jā, es nevairāk. Bet atkal, tā ir tā interesantā lieta. Tajā brīdī, kad tu esi stāvu uz tilta, tev liekas, es varu izvēlēties dzīvot vai mirt. Un tajā brīdī tev liekas, ka tu esi pār savu dzīvi pavēlnieks. Bet, domājies, tas brīdis, kad tu sāc krist, tu saproti, man vairs nav izvēļu. 2 sekundes. 2 sekundes tev viss dzīve aizlec acīm priekšā, un tu saproti, varbūt nemaz nebija tik slikti. Tur Un ir nedomāju- 27 metri no Daugavas līdz tilta augšai. Es nezinu, kā tu to tikko izreitināji, bet es domāju, ka vismaz, jā. Tāpēc, ka 9 metri Kas man te notiek? sekundē, un tad 2 sekundes viņš krita, tad 1 sekunde viņš nokrita 18 metrus, un 1 sekunde viņš krita, viņš 9 metrus nokrita. 27 metrus viņš nokrita. 9 metru sekundē ir pātrinājums, Nu, jā. nevis ātrums. No No 0 līdz 9. To ir... No Ak, 0 līdz dieniņ, 9 tētiņ, varētu kur tu šito tagad aiziet, tikko tas tā izreitināji? Lūdzu, tie, kas klausās pārrēķiniet. Es neticu nevienam vārdam, ko tu Tas saki. varētu būt 27 metru augstumā. Jā, bet es neticu vienkārši tavam aprēķinam. Bet, īstenībā, Nu, jā, pagaidi, snāk, jā. tātad vienu sekundi bet tu nē, krīt bet 9 metrus, pātrinājums jau ir totālajā jā, situācijā. un otrā sekundē tu... Viņš jau pirmām kārtām no sfēra. Tu ko nopirties? Nē, bet... man patīk smiekli no aizskatra. Tas nozīmē, ka mēs zinām, kurš to ir izdarījis. Bet, nē, man vienkārši, es neticu nevienam vārdam, ko tu man saki. Es saprotu, tu pārliecinoši runā, bet nē. Tas ir tas, kā tu esi jau 30 epizodus pavadījis šajā telpā. Holy. Labi, Gālī, vispār. Labi, Man viss. Instagramā var piesakot tādu Bruno Debes. Vispār es spēlēju arī grupā Rūktais Gurķis. Man arī var kaut kur piesakot. Nesakojiet viņam, viņš nesmags ir. Paldies, ka klausījāties. Dārgie draugi, visu labu. Nospiežiet laiku, zvaniņš, ikšķīts, džimbām, bum, sim, pum, film, pasiļil, papirčil, padračil, pasasil. До свидания. Vai vienkārši ir apnicis.